Opozīcijas deputāti Saeimas prezidijam iesnieguši lēmumu projektu aicinot veidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai vērtītu problēmas nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildu institūciju darbā, kas esot novedis, kā tiek apgalvots, pie masveidīgas trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijā. Būtībā Nacionāla apvienība. Šis tiešām ir jautājums, pie kura jūs esat tā kā nopietni ķērušies gan Saeimas, gan arī Rīgas domas līmenī. Ko tad varētu pētīt un ko varētu iniciēt, ko vispār dot šādas komisijas darbību? Mūsuprāt, migrācija šobrīd ir vien sāsinātāka situācija. Rodas ar migrāciju, jo Latvijā turpina ieplūst nelegālie migranti. Daļa no viņiem nelegāli šķērsojot robežu, daļa no viņiem, kā mēs konstatējam Saeimas komisijā, kļūst no legālajiem par nelegāliem. Proti, šobrīd mums ir tāda nepieņemama vienkārši pozīcija, ka migrācijā politika, ka faktiski migrācijas politika ir atstāta pašu migrantu rokās, cik viņi grib, tik viņi atbrauc. Skolām, tātad augstskolām nav noteikts, teiksim, limits vai kvotas vai īpatsvars no studējušo skaita, cik drīkst viņi būt, jā, un faktiski vārti ir vaļā, jā, un pēc tam ir ārkārtīgi grūti mūsu robežsardzēji, tad, kad viņš pārtrauc studijas vai beidz studijas, pārliecināties vai nodrošināt, vai viņš tiešām ir aizbraucis, vai viņš te ir, jā, un mēs redzam, ka Ratniekungs Rīgā ir uzsācis šos te reidus organizēt, bet tā problēma nav tikai Rīgā, tā ir arī Latgalē, arī Liepājā un citviet. Un kā liepājnieks var teikt, ka mēs ļoti satraukti esam arī par to gadījumu, kad šis te trešo valstu migrants sāk jau nepilngadīgām meitenēm vērst dažādas nepiedienīgas aktivitātes. Un tie ir drošības riski. Un mums nav pieņemama, jāsaka, progresīvo šī te politika, kad durvis ir vaļā. Līdz ar to ir jāizmeklē konkrētas atbildības, konkrēti regulējumi, kurus ir jāgroza. Tas šīs komisijas mērķis būtu, lai šo pārtrauktu. Jā, respektīvi kvotas ārvalstu studentiem Latvijas augstskolās. Kvotas, stingrāka kontrola uz robežu, datu apmaiņa, stingrāka, lielāka atbildība augstskolām par uzņemšanu, lielāka atbildība darba devējiem, lai tiešām pārliecinātos, ja kāds ir atbraucis strādāt, lai mēs esam pilnīgi droši, ka viņš aizbrauc arī prom. Mans personīgais viedoklis, ka būtu jāliek arī konkrētas valstis, teiksim, lai mums nebrauc, no kurām mēs nevēlamies, jā, lai mums nebrauc, teiksim, masveidā militāra vecuma vīrieši no musulmaņu valstīm. Es tur saskatu riskus. Jā. Vēl viens fakts, ko Nacionāla apvienība arī ir inicējusi, tas ir pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par iespējumu Latvijai iegūt izņēmumu statusu attiecībā uz imigrantu pārvietošanu. Tas ir tas Eiropas Savienības regulējums, bet ir, respektīvi, šis te migrācijas pakts, kurā Polija, kā apgalvo Nacionāla apvienība, ir dabūjusi izņēmumu. Par šo bija liels arī publisks strīds, jo gan Bražas kundze, gan Siliņas kundze apgalvo, ka nekāda Polijas izņēmuma nav. Vismaz vienu brīdi tāda apgalvojuma izskanēja. Tad jautājums pirmkārt, vai poļiem tiešām ir kaut kāda izņēmuma attiecībā uz migrantu pārvietošanu, jeb tas ir tāds izdomājums no jūsu puses? Jā, jāsaka, ka jāsako sabiedrībai ļoti līdz politiķi teiktajam, jo jūs redzējāt Bražas kundze un vispār ministri apgalvoja, ka tiešām tā ir melīga informācija, Polijai izņēmuma nav, un tagad mēs redzam oficiālos paziņojumus, ka Polijai ir šāds izņēmums. Ja? Šāds izņēmums ir arī Igaunijai. Ja? Un tad rodas elementārs jautājums, ja Latvija, kura pati cieš jau no saviem migrantiem, kas mums nāk pāri robežu, tad mums vēl ir no okupācijas laika vēl tas migrantu mantojums, un tagad vēl trešais mums vēl pārdalīs no vidusjūras valstīm tos, kas nāk viņiem iekšā. Tas ir absurds. Un nestāstīt šo Latvijas pozīciju Eiropai, nelūgt, pat nemēģināt. Es saprastu, ja ir izdarīts viss, ir iedarbināti visi mehānismi, bet Eiropa mūs nesaprata. Ja? Bet neviens nav mēģinājis Eiropai to skaidrot. Un līdz ar to mēs esam iesnieguši Saeimā pieprasījumu, prasīt atbildību iekšlietu ministram Kozlovskim, vai vispār tas ir darīts, kādēļ nav panākts, kas ir tas, ko Igauni spēja izskaidrot Eiropai, un mēs nespējam. Ja? Un jāpiemina svarīgs fakts, ka 2024. gadā jau tad Rihards Kols Saeimā rosināja latviešu izņēmumu veidot, un mēs ļoti vientuļi jutāmies Saeimā, jo komisijā pret šādu iniciatīvu balsoja gan Vīles Krištapāns, gan progresīvie, gan vienotību, un toreiz neviens nepievērst tam uzmanību. Un lūk, ir rezultāti. Šobrīd mums ir jāpaspēj, jāmēģina ieskriet aizejošā vilcienā, bet es ceru, ka vismaz tas tiks izdarīts, lai Latvijai nebūtu vēl jāuzņem migranti.